Es esmu Ledu ielu uz tur pie Stokmana, kur kanāla mēs tur Edvīnu. Teicu, tur atkusnis, jā, lai tur stāst, ko grib. Un Jānis bija atradis bērniņos svina pulveri, un viņš gribēja pamēģināt, kā ir, kad viņi ieber uguni. Tur nākamajā brīdī viņš jau bļāva, krita zemē, viņu tur apdzēs un ievilka istabā. Bet sniegs bija ļoti daudz sasniedzis, un es metu no jumta salto. Un tad tur bija ledus īstenībā, un kad es metu, es nokritu, un tad man aizstās ļoti ātri elpa. Braukāju ar ūdens moci, ar tā piepušamo matricējas mugrē, un mani vilka, un tur bija pontons priekšā, un tieši es ar kāju ietriecos tajā pontonā. Braucām ar draugiem, un mašīna nebija tehniskā kārtībā. Visi bija iedzēruši, un lielā ātrumā iebraucām grāvī. Un kopš tā laika es salauzu muguru. Pie viena ezera vienkārši tāpatās, meklējām, kur izklaidēties. Tur vienkārši barā sēdējām, tur dzērām aliņus, un tur vēl kādu satikām. Vienkārši tāpat parasti piekdienu. Arī Lietu un negaisā glābēji turpina meklēt vakara Buļļupes un Lielupes satekā noslīkušo laivotāju. Autovadītājs pat neapstājās. Lielā ātrumā no notikuma vietas aizbēga. 5-gadīgais puika kopā ar māmu drošā solī šķērsoja gājēju pāreju, bet jau nākamajā mirklī atsitās pret ķiršsarkanu BMW. Mazdārziņa ciematā Olēnē šorīt kādā pirca ēkā atrasti 3 jauniešu līķi bez redzamām vardarbības pazīmēm. 6 gadus vecais zēns ar māsu ledu ielūza vakar vietā, kur ezerā ietek upīte. Māsu, kas vēl turējās virs ūdens, izvilka. Zēnu nepaguva. Katru dienu desmitiem bērnu gūst traumas, barā un vientulībā. Pētot pasauli vai pierādot sevi draugu priekšā. Apdedzinoties, nevietā šķērsojot ielu, uz galvas lecot neiepazītā peldvietā. Daudzas no šīm nelaimēm varēja nenotikt. Tās radušās pašu bērnu un jauniešu izraisītās bīstamās situācijās. Parasti viņš uz skolu iet ar draugiem. Torīt Kristaps aizguļas un steidzas viens, pa īsāko ceļu. Aiz garās mašīnu rindas viņš pamana savu tramvaju. Viņš tā steidzas, ka aizmirst paskatīties, vai mašīnas stāv vai brauc. Tā kā mani notrieca, es gaisā gandrīz apsveidu riņķi. Un ja nebūtu mugursoma, tad man būtu lausta mugura. Es nokritu uz asfalta. Man bija galva pārsista un izmižģīta roka. Un šoferis mani nonesa malā un izsauta ātro palīdzību. Kristapa pagalmā dzīvo gandrīz 30 bērnu. Katram no viņiem ir savs stāsts par bīstamām situācijām uz ceļa. Gājēju pāri. Es nepaskatījos uz nevienu pusi, gan labo, gan kreiso. Un tad es gāju, un no labās puses man brauc fūra, un gan man varēja notriekt. Ļoti tuvu bija diezgan. Viņi nebremzēja, viņi vienkārši brauc un uz pēdējos solis skrēja. Ja es nebūtu skrējis, tad viņi man varētu notriekt. Visbiežāk bērni iekļūst ceļu satiksmes negadījumos kā gājēji. Viņi aizmirst pašu pirmo drošības likumu uz ceļa. Pirms šķērso ielu, vienmēr paskaties uz abām pusēm, vai tev netuvojas mašīna, motocikls vai velosipēdists. Tas jādara arī tad, ja stāvi pie gājēju pārējas. Daudzreiz jaunieši uzskata, ja ir zīme, es eju pāri un tu stāvi vadītāji. Bet ja vadītājam bremzēšanas ceļa un apstāšanās ceļa nav, tad viņš var tikai pukoties, bārties un varbūt lamāties mašīnā, bet apstādināt transporta līdzekli viņš nevar. Jo pilsētas apstākļos 50 km/h braucošai mašīnai apstāšanās ceļš labos laika apstākļos ir apmēram 25 metri.
Ja to metru nav, tad vadītājs ir bezspēcīgs. Es braucu ar riteni pa ceļu, man ir tiesības, jā. Es braucu, un tad man mašīna priekšā izlīda. Labi, ka manas abas divas bremzes strādājas, pie pašas mašīnas apstājos. Tā es būtu ietriecējis un pārdodojis pāri. Un vai tas, ka tev ir tās tiesības, tev arī vairāk tā kā disciplinē to apzināties, ka tev ir arī tiesības un pienākumi uz ceļa? Jā. Es ievēroju arī visus satiksmes noteikumus, ka man nebija tiesības arī braukāt pa ielām, bet tas nebija tik droši, ja man apstādina policija. Velosipēdisti, tāpat kā gājēji un motociklu un mopēdu vadītāji, ir mazaizsargāti uz ceļa. Viņus sargā tikai pašu zināšanas. Lai vadītu velosipēdu, tev jānokārto eksāmens un jāiegūst vadītāja tiesības ceļu satiksmes drošības direkcijām. To var izdarīt jau no 12 gadu vecuma. Tas tev ļaus justies drošākam un zinošākam uz ceļa. Atceries, sevi jāsargā arī tad, ja sēdi mašīnā. Vienalga priekšā vai aizmugurē, noteikti piesprādzējies. Mašīnai strauji bremzējot, nepiesprādzējies pasažieris lido uz priekšu tādā ātrumā, kādā mašīna brauca pirms bremzēšanas. Šādas traumas ir ļoti bīstamas, tāpat kā braukšana reibumā. Jā, mocis bieži neesmu braucis dzērumā, bet ir gadījies, bet parasti netik traki. Ar mašīnu? Ar mašīnu es esmu braucis tā, ka es nemaz neatceros, ka es esmu braucis vispār. Tad it kā nekas negadījās. Bet varētu atgadīties. Varbūt arī ne man gadīties. Kaut kas slikts, varbūt kādam citam. Vietā, kur Matīs dzīvo, ceļu policija iegriežas reti. Vietējie jaunieši to izmanto. Viņi saķīlē vecās mašīnas un dodas ceļā, daudz neprātojot, vai mašīna ir braukšanas kārtībā un vai paši ir spējīgi to novaldīt. Tas jau bija hronisks ieradums līdz kādai piekdienas naktī. Kā jau jaunieši tur visi tusējās, iedzeršana, tur meitenes, auto, protams. Tādi pazīstamie visi. Bijām 8 mašīnā, mazā mašīnā. Es vēl biju bagažniekā ielīdis, arī muļķības pēc. Kaut gan pirms tam es biju braucis daudzreiz bagažniekā vai uz jumta vai kā. Mašīna nebija tehniskā kārtībā, visi bija iedzēruši un lielā ātrumā iebraucām grāvī. Un kopš tā laika es salauzu muguru. Tagad Matīs pārvietojas ratiņkrēslā. Nesen viņš uzaicināts kādā skolā runāt par drošību un atbildību uz ceļa. Tomēr viņš uzskata, ka jaunieši brīdinājums no malas nedzird un nesaprot. Arī par sevi pirms avārijas saka, es biju idiots. Tāda vieglaprātība vienkārši. Es domāju, te visiem jauniešiem, es nezinu, jaunākiem pa mani, tur varbūt arī pat vecākiem, ir tāda diezgan liela vieglaprātība pret dzīvi. Un ja nedomā par tajām lietām, tad, kad viņi ir iedzēruši vai tur visi tur klausās, tur brauca mašīna, skaļa mūzika, skan visi baigi forši. Neviens jau par to nedomā, ka tas ātrums, viņš ir foršs, viņš ir sasodīts foršs, bet viņš dažreiz var dēļ tā ziepes sanākt beigās, un kad dažreiz jāpiesargājas īstenībā. Atceries! Neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Zvanot uz šo numuru, operators tālāk savienos ar tev vajadzīgo dienestu, ātro palīdzību, ugunsdzēsējiem vai citu dienestu. Transformatora apakšstācijai pie Slokas pamatskolas tika uzlauztas durvis. Diemžēl neviens par to nepaziņoja Latvenergo darbiniekiem. Tas 13 gadus vecajam Artūram gandrīz maksāja dzīvību. Ziņkārs Dzīts puika ielīd paskatīties, kā strādā elektrības skapis, bet nākot ārā, viņš pieskārās strāvai. Apdulis. Sāpēja, bet nebija spējīgs paraudāt neko. Tā kā transā apmēram. Bet it kā visu atceros. Nelikās, ka stundu gulēju uz zemes. Pēc tam sāku kustēties, bļauju, neviens nenāca, sāku stresot. Pēc tam centos piecelties. Piecēlos un domāju, ka es nevarēšu paiet un apgāzos atkal speciāli. Pēc tam sāku rāpot līdz pat tām grantīm, kas tur bija pa to saknēm visām. Un pēc tam tikai piecēlos. Tāpēc, ka man ceļi sāka spiest piecēlos pie vārtiņiem tur un iegāju pateicu, lai izsauc ātros. Gulēju, acis šitāds. Šoka stāvoklī vēl. Tad tos 2200 izlētats ar sevi.
Nu, man teica, varēja palikt tikai Čībiņas labāk tagad. Kad es prasīju, kas tas tāds ir, jo es neaptveru, kas 200 voltus iesit. Nu tā, ir jau sāpīgi, un 2000 es nestādos priekšā, kādas tur sāpes ir bijušas. Artūram paveicies. Pēc tik spēcīga elektrības trieciena viņš ticis cauri ar salīdzinoši nelielām sekām. 3 operācijām, amputētu kājas pirkstu, pārstādītu ādu un rētām. Tās ir acīm redzamās sekas, bet šoks, ar ko viņš samaksāja par ziņkāri, ir neaizmirstams. Viss patīk darīt, apskatīt. Tagad vairāk ne. Tagad man nepārāk patīk visu apskatīt. Vairāks negribu. Man jau paskatoties vienu uz tiem transformatoriem slikti metās. Pusauģi elektrotraumas visbiežāk gūst ielienot transformatoru apakšstacijās, lietojot bojātas elektroierīces vai tuvojoties elektrības vadiem, laižot pūķi vai kāpjot kokos. Visos gadījumos sekas var būt traģiskas. Pieskaroties elektrolīnijas vadām, jeb kaut kādai, teiksim, elektroietais, jeb ierīces daļai, mēs kļūstam par šīs sistēmas, elektropārvades sistēmas sastāvdaļu. Mēs ieslēdzamies ķēdē, caur mūsu ķermeni plūst elektriskā strāva, kura bojā, pie tam neatgriezt bojā audas. Un bojājuma apjoms ir atkarīgs no tā, cik liela strāva plūst caur mūsu ķermenim. Bet tas traumas ir dramatisks, ja cilvēks neiet bojā uz vietas, ja, tad tas ir augstspriegums. Tas tāpatās kā augstsprieguma vadi. Nu, ir bijuši arī nelaimes gadījumi, ka, teiksim, augstsprieguma vadi kaut kur ir lejā zālē, ja, kaut kādu iemeslu dēļ tie ir bojāti bijuši un uzkāpts virsū, bet tad tā trauma kājai, jo elektroapdegumi praktiski viss beidzās ar amputācijām augstsprieguma. Tad ir locekļu zaudēšana. Arī šo zēnu sauc Artūrs, un arī viņš kādu dienu nonāca nelaimē. Nejauši pagalmā daudzoties ar sētas puikām. Kad Artūrs uzkāpa kokā, viņš pamanīja, ka līdzās zaram stiepjas elektrības vadi. Viņu pārņēma kārdinājums pastiept roku un pieskarties tiem. Man sāk tā. Es tā redzu un attēls kā raustās. Es neko nevarēju pateikt. Paelpu nevarēja. Beidz elpot, muskuļi saraujas tā, un tad attēls tā sāk raustīties kā televīzors, kad dantēna. Drošības stundās skolā Artūrs bija dzirdējis, ka ar elektrību jābūt piesardzīgam, taču viņš īpaši neklausījās, jo domāja, ka nekad nenonāks bīstamā situācijā. Tagad viņš ir pārliecināts, šādas drošības stundas ir ārkārtīgi svarīgas, jo bērni ir ļoti neapdomīgi. Man liekas, ka tā ir ziņkāra. Es, piemēram, gribēju zināt, kas notiks, bet tagad es zinu. Jā, es tikai arī nemaz negribu atcerēties neko. Atceros vienalga. Artūru izglāba kaimiņu puika. Mārtiņš uzrāpās kokā un aiz drēbēm atrāva Artūru no elektrības. Sniedzot palīdzību elektrotraumu gadījumos, jābūt ļoti apdomīgam. Citādi nelaime var notikt ar pašu glābēju. Pirmā palīdzība jums ir aizdomas par elektroapdegumu. Jūs nevarat tā skriet klāt un raut viņu uzreiz nost no tā, jo tad tas loks var turpināties strāvas ceļš caur jums arī. Pa priekšu jāpārliecinās, vai tas ir atvienots strāvas avots, un tad ir ar kaut ko elektrību nevadošu jāmēģina nodabūt no tā visu nost kaut kādu koku plastikātu, bet nevis pašam drāsties un ņemties. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Asnāte ir parasta meitene, taču viņas pieredze ir ļoti īpaša. Viņas spēja rīkoties ātri, reiz izglābt gan pašu, gan viņas ģimeni. Kāda agra pavasara dienā, pieskatot mazo, dažus mēnešus veco māsu, Asnāte pamanīja, ka māsa izskatās kā zaudējusi samaņu. Viņa pasauca mammu, un kamēr mamma turēja mazo uz rokām, Asnāte metās pie telefona meklēt palīdzību. Es vēl šodien atceros, ka tā bija pirmā reize, kad zvanīja ātrajai palīdzībai, un man liekas, ka viņi uzdod tik drausmīgi daudz jautājumus, ka man liekas, mēģiniet man jautāt, brauciet ātrāk šurp.
Nu jā, un tad vienā brīdī es jūtu, ka man pašai paliek slikti. Un es zinu, ka man tajā brīdī bija doma, ka tas ir tāpēc, ka es tik šausmīgi satraucos par to Ieviņu, ka tāpēc man tā kā paliek slikti. Un tad vienā brīdī bilde pazuda. Un savukārt mamma tad attiecīgi nokrita pati pēdējā un savukārt gulēja visilgāk bezsamaņā. Izmeklēšanā noskaidrojās, ka Asnātes ģimene saindējās ar tvana gāzi. Tā ir ļoti bīstama. Tvana gāze var rasties nepilnīgi sadegota malkai, dabas gāzei un šķidrinātai gāzei. Tas notiek nepietiekošas ventilācijas apstākļos, ja degšanas vietai nepiekļūst skābeklis. Tad kopā ar dūmiem rodas tvana gāze. Saindējoties ar tvana gāzi, cilvēks iet bojā, tāpēc, ka asinīm nepietiek skābekļa. Un tāpēc iestājās skābekļa bats un viņš vienkārši mirst. Tāpēc, ka tvana gāzē ir tāda īpašība, ka viņi piesaista hemoglobīnu, kas apgādā principā cilvēku ar šo te skābekli. Un smadzenes ir pirmās, kas jūtas šo te atšķirību, viņas atslēdzās un tālāk cilvēks jau sev nekontrolē un iet bojā, ja viņam neviens nepalīdz. Šai gāzei nav smaržas, tādēļ cietušais nesaprot, kādēļ jūtas arvien sliktāk, kādēļ sāp un reibst galva, kādēļ ir slikta dūša un trūkst elpas. Tad iestājas bezsamaņa. Saindēšanās ar tvana gāzi notiek ļoti ātri. Tas, kā Asnāte pagula izsaukt palīdzību pirms samaņas zuduma, izglāba dzīvību viņai, viņas māsai un mammai. Jāsaprot tas, ka tu tajā brīdī esi vajadzīgs tiem cilvēkiem un kad no tevis varbūt daudz kas izšķirās un kad tu nedrīkst vienkārši krist panikā. Es tagad neatceros, vai tik nebija tā, ka es zvanīju 1188 prasīju, lai man savieno ar ātrā palīdzību, jo es varu godīgi pateikt, ka tas ir ļoti slikti, bet es zinu, ka no mobilā ir jāzvan 112, es uz to telefonu, bet man visi tie pārējie telefoni jūk. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Tikpat bīstam kā tvana gāzes ir arī dabas gāzes noplūde. Arī tai dabiskā veidā nepiemīt smarža. Lai cilvēks justu tās koncentrāciju un novērstu bīstamas situācijas, dabas gāzei pievieno odorantu. Šī viela rada mums pazīstamo gāzes smaku. Sasniedzot noteiktu koncentrāciju, gāze var sprāgt. Tādēļ jūtot gāzes smaku, tūlīt ziņojiet par to gāzes avārijas dienestam 04 vai glābšanas dienestam 112. Gāzes avārijas dienests 04, lūdzu. Es jūtu gāzes smaku virtuvē. Kad lietojat gāzes plīti vai tad, kad to nelietojat? Kad nelietoju. Un kad aizverat krānu, jūs arī jūtat gāzes smaku? Jā. Tādā gadījumā aizveriet visus krānus, nelietojiet gāzes iekārtu, atveriet logus un vēdiniet telpas. Nelietojiet arī elektriskās iekārtas. Nesmēķējiet un nelietojiet atklātu uguni. Latvijas gāzes avārijas dienas darbinieki ir tie cilvēki, kas dodas uz avārijas vietām, lai novērstu gāzes noplūdes. Viņu pieredze liecina, ka bērni neapzinās, kādas sekas var būt vieglprātīgai rīcībai ar gāzi. Bērni atstāti savā vaļā, mēģina gāzi aizdedzināt, viņiem neiznāk kaut kas. Viņi pameta visu, viņi spēlējās, sildās, žāvē kaut kādas mantas, veic visādus eksperimentus. Tāda pašdarbība ir ļoti, ļoti bīstama. Pirmais, pats bīstamākais no gāzes viedokļa, kad nav liesmas, ir šī te gāzes koncentrācija, un pēc tam ir sprādziens, kad parādās dzirkstele vai vēl kaut kas. Un otrs, protams, bērns pats var arī iegūt apdegumus kaut kādu uguns iespaidā. Katru dienu Latvijas gāzes avārijas dienests uzklausa vairāk nekā 100 zvanu. Nereti starp īstiem palīdzību meklējumiem atskan vilktus zvani, kad bērni īsinot laiku ar izdomātiem maldiem traucē avārijas dienesta darbu. Šiem draiskuļiem jāapzinās, ka šādi joki var aizkavēt palīdzības sniegšanu tiem, kam tā tiešām vajadzīga. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Origo ir bumba. Ja jūs pēc pusstundas neatbrauksiet vienkārši viņu savākt, tā jums visiem būs. Sapratāt? Šī meitene domāja, ka pajoko. Tagad viņu meklē policija un izmeklētāji. Lūk, kādas sekas bija jokam par viltus spridzekli. Šī zvana dēļ policija no stacijas evakuēja tūkstošiem cilvēku. Tā arī nenotika iecerētais baleta festivāla atklāšanas koncerta stacijā. Slēdza veikalus. Cilvēki kavēja vilcienus.
Vismaz katru otro viltus brīdinājumu par spridzekļiem policija atklāja. Tehniskais nodrošinājums ļauj ar vien ātrāk noteikt zvanītāja atrašanās vietu. Šie bērni bieži vien neapzinās, kāds būs tam sekas, ja, jo šajos gadījumos tiek evakuēts tirdzniecības centrs, tiek apturēta visa vilciena kustība uz kādu noteiktu laiku, kamēr šajos objektos tiek veikts pārbaudas. Un bez tam par šādām darbībām ir paredzēta arī krimināla atbildība. Un tā krimināla atbildība ir diezgan barga. Tā varētu būt brīvības atņemšana līdz 5 gadiem, vai piespiedu darbi, vai arests, vai arī naudas sods līdz 100 minimālajām mēneša algām. Visas bērnu rotaļas uz dzelzceļa ir ļoti bīstamas. Arī ziņkāri uzzināt, kāds izskatās akmens vai pudeles korķis, kad tam pāri po nebeidzami garš vilciena sastāvs. Var notikt avārija ļoti smaga. Vilciens var noiet no sliedēm ar visām tālākajošajām sekām. Jo jebkurš cits priekšmets atrodoties sliedēm var izraisīt vienkārši neprognozējamas sekas. Tas traucē normālai kustībai, normālai ritekļu saskarē ar sliedēm. Un ir jau bijuši gadījumi, kad tiešām vilcieni noiet no sliedēm un ar lielu ātrumu noiet. Sekas paši saprotiet, kādas ir sekas. Cilvēku upuri. Juris Miglāns uz dzelzceļa strādā gandrīz 30 gadu. Viņš piedzīvojis visu, ar ko vilciena vadītājs var sastapties. Arī ļaundaru mestu akmeni. Braucot ar ātrumu 100 km/h, kādu vakaru šķīda lokomotīvas stikli. Lidoja lauskas. Jura palīgs šokā nokrita zemē. Viņam šis reizes beidzās slimnīcā. Akmeņu mešana uz vilcienu ir krimināli sodāma rīcība. Tā var izraisīt nāvējošas sekas. Metot akmeni, tu pakļaut ciešanām nevainīgu cilvēku. Un varbūt vagonā, kura stikli tūlīt šķīdīs, brauc tava māte vai tēvs, brālis vai draugs. Katru gadu desmitiem cilvēku, arī bērni, cieš smagas traumas uz dzelzceļa. Viņi šķērso sliedes neatļautās vietās vai riskē skrienot pār sliedēm braucošu vilcienu priekšā. Vilciena bremzēšanas ceļš ir 400 līdz 700 metru. Ja cilvēks izskrien tuvu vilcienu priekšā, to apturēt nav iespējams. Skaļā taura, krāna, gaisa šņāc no bremzes krāna, tas viss. Tas tādā vienā kopumā aiziet vienkārši tā situācija, pazūd tā laika izjūta. Un tagad gaidi to, ja paspēs viņš pāriet vai nepaspēs, ja, un nepaspēja dzird tikai to tādu dobju, to troksni, kad ķermenis atsitās pret to virsbūves priekšu vai sāniem un viss apstājies, vēl gaisa no mašinas krāna izlādējās un stāv to brīdi, jā, šoks. Nākamā rīcība, jā, ziņo, centies sev mobilizēt, ziņo dispečeram. Un tagad jādodās skatīties, jā, kas tad ir. Labākā gadījumā, kad ieraudzītu to, ka būtu viņš traumēts, jā, kad ieraug to cilvēku masu ķermeni, jā, kas ir pārvērtusies kaut kādā bezveidīgā masā. Jā. Tas ir smagi, jā, un pie tā nevar pierast. Edgars ar draugiem bieži pulcējās pie dzelzceļa. Pamanot tuvojošos vilcienu, viņi leca uz tā trepītēm un vizinājās. Tikai vienu reizi Edgars nenoturējās. Ierauju riteni, man kājas nokritu, un pēc tam nesapratu, kas notiek. Es nebiju tieši uz sliedēm. Man aizlidināja. Man bija šoks, man nesāpēja it kā. Es nesapratu, kas notiek. Es novilku jaku, uzreiz pēc tam ietinu kājā. Lai nesaiet tur viss tā eļļa, viss tas te. Jā. Un tā apgulos un gaidīju. Tad man ielika mašīnā. Te es atceros, kad es braucu, es aizmigu. Es braucu un es teicu, novelciet man botas, bet man nebija botas. Es teicu, man ir karsti kājām. Viņi teica, nav tev botas, tā ir gan. Viņi tā nav kājas, es tā pastījos. Nav nokrit, aizmiga kā. Tagad Edgars mācās iet ar protēzi. Viņš aizvien ir tas pats aktīvais Edgars, taču trauma viņu darījusi piesardzīgāku.
Tagad viņš ir tas, kurš riskantās nodarbēs atgādina – nevajag. Katram, kurš iebilst, nekas nenotiks, viņš atgādina – arī es toreiz domāju, nekas nenotiks. Es jau parādīju, kā tā kāja izskatās. Nekā. Es vāžu iekšā un staigāju ar viņu. Tu pēc tam tajā stacijā esi bijis? Jā. Tā, es braucu pāri tiltām un skatos to vietu, un es tā domāju, kā es to varēju izdarīt, es nesaprotu. Daži no mūsu varoņiem sārstēs pušumus, noņems ģipsi un atkal būs tikpat vieglprātīgi. Citi nekad vairs nepārkāps robežu, aiz kuras apdraud sevi. Katru dienu desmitiem bērnu un jauniešu gūst traumas. Tas notiks arī šodien. Bet daudzas no šīm traumām var nenotikt, ja vien mācēsi atpazīt bīstamas situācijas. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112.